Labrīt! Veikšu nelielu rīta unboxingu šim te beidzot. Jo visdrīzāk viņam baterija nebūs baigi uzlādēta. Man kā reiz vajadzēs šo aparātu. Īstās kāds rūpnīcā jau spēlējās ar viņu. Šo kārtu man taču nevajadzēs. Šodien. Un jāsaka, tāds nopietns. Nav viegli. Viņam nav nekāda indikātora, tā ir gan. Trīs lampiņas, varbūt pilnas. Nu, normāls jaunais palīdz. Budžetnieks. Ak jā. Mēs ar kaķi paēdām brokastis, un tad kaķis aizgriezās, aizgāja pie mājas, noķēra peli, parādīja man, nokoda galvu un tad apēda vispārējo. Bet stāsts par to, ka nevar kaķis brokastīs tikai sprotus ēst. Drusciņi kaut kāda rīta rasa ir virsū, bet manā skatījumā ir ļoti labi. Tīri teorētiski tam stabiņam nevajadzētu līst tajā staba kurpē iekšā, jo staba kurpe bija, man liekas, 72 x 72 mm. Savukārt pats stabs ir 75 x 75, bet, man liekas, pēc dedzināšanas varētu būt, ka viņi ir palikuši plānāki. Un viss slīdīs iekšā.
protams, es lāzeru nekādu nepaņēmu līdzi. Nāksies tos augstumus tā kā uz aci panākt līmenī. Jā, tas ir zemākais. Plus mīnus man ļoti patīk, kā sanāca. Plus mīnus līmenī. Jā. Tā jāatnāk, laikam ir ar kaut kādu dakšu vai grābekli. Bišķi jāiecentrē tā visu padarīšana. Bišķiņu piegrābu, vai tik nav jāpieskrūvēties tabi pie tiem pamatiem. Pie viena iemēģināšu jaunu aparātu. Bēdīgākais tas, ka es nevaru atrast muciņu 13. Man lielākā ir 12. Bet skrūvis ir 13 mm. Tāpēc pie pamatnes pieskrūvēšu nākamreiz. Šodien tā apdedzināšana būs tāds ātrais variants. Uztaisīju ugunskura, saliku dēļus. Galvenais neaizmirst laicīgi apgrozīt to visu padarīšanu. Kādam ir arī jāatpūšās, vai ne? Atkal mēģināšu vairākus darbiņus paralēli darīt. Kaut kādā brīdī kasīšu šiem nost tos sodrējus. Šos eļošu. Bet vispirms pirmajai partijai, kur es grasos eļot, no sākuma apzāģēšu uz precīzo garumu, kāds man nepieciešams. Runā, ka lineļas lupatiņas varot pašaizdegties. Piesardzība vienmēr svarīga. Uztaisīju divus tādus kā konduktoriņus, ko es izmantoju distancē, lai katram no jāmēr. Jāiet eļļot nākamā partija. Palika nokasīt tos sodrējus 6 dēļiem un attiecīgi noeļļot palika 12 dēlīši. Nevar teikt, ka tas mani apbēdinātu. Rēķināju, tāpat neizrēķināju. Nu labi.
Galu piezāģēti garumi. Nokasīšu atlikušos tos 6 dēlīšus, noeļošu, pieskrūvēšu. Jā, tad skatīsimies, ko tālāk. Nu, bišķiņ, lai iesūcās, 10 minūtēm apslaucīšu, un tad jau varēs nest piezāģēt un likt klāt. Un jau kamēr sūcās iekšā tā eļļa, tikmēr es paņēmu lielo dakšu un bišķiņ sakārtošu to kompostu kaudzīti. Viena lieta, ko es līdz galam nevaru tēt saprast, vai man vajag to starpsētiņu vai nevajag. Kāda no viņas būs labums, kāds nelabums. Nu, labi, principā es viņu varu pieskrūvēt, un tad jau, ja traucēs, noņems nost. Un šoreiz to sacirsto pielādzīti es vienkārši nenodedzināšu, bet ielikšu kompostu kaudzē, lai viņš tur pārstrādājas. Nu, kaut kā tā izskatās daļai piepildīta tā komposta novietnīta. Man jau liekas, diezgan pieklājīgi izskatās. Jēzus Marija, kāda Taškenta ir mašīnā. Jā, par tām impregnētajām brusām. Es iebraucu Drēliņu depo, un pārdevējs teica, ka 75x75 brusiņas nu vairs vispār nav nevienas, ir tikai šīs te, lūk, impregnētās nocenotās. Nu, es padomāju, nu, ja nav, ņemšu šitās nocenotās. Jā, tāds, ka
Es negribēju beigās palikt vispār bez tām 75x75 brusiņām, tāpēc paņēmu tās, kuras bija. Jā. Ņem, ņem, ņem. Nākamreiz es varētu parādīt, kāds zvēriņš slēpjās zem liepas, kā arī iespējams šis kalns pazudīs, bet tas nav 100%. Nu cik var slinkot? Nu cik? Nu pietiks izklaidēties, jābrauc mājās.